Kad cilvēks saskars ar smagām saslimšanām, piemēram, vēzi, insultu vai infarktu, tā nereti ir diagnoze ne tikai pašam pacientam, bet arī viņu tuviniekiem. Un šajās situācijās, uzklausot dažādus stāstus, gan priecīgus, gan smeldzīgus, ir jājautā, vai smagi slimi cilvēki arī ir mūsējie. Definēt smagi slimu cilvēku kopu ir visai sarežģīti. Ir teju neiespējami vienā skaidrojumā aptvert neskaitāmas diagnozes, to pakāpes un gaitu. Piemēram, ar onkoloģiskām saslimšanām vien Latvijā dzīvo ap 90 000 cilvēku, un ik gadu ap 10 000 šī slimība tiek diagnosticēta pirmo reizi. Arī vajadzības cilvēkiem ir dažādas. Ir pacienti, kuriem ir ļoti viegls ceļš un ātrs, aizdomas, diagnoze, operācija, un ar to ļoti bieži arī viss beidzas. Ir īpaši tiem pacientiem, kuri savu vēzi ir atklājuši laicīgi. Ļoti atšķirīga situācija ir ar tiem pacientiem, kuriem ir ģimenes un atbalsts un kuriem nav. Ļoti grūta ir situācija cilvēkiem, kuri dzīvo ar ļoti zemiem ienākumiem. Es domāju tos, kam ir minimāla alga un mazāk, kuri dzīvo laukos. Piemēram, lai cilvēkam no kāda attāla novada nokļūtu 9 Rīgā un uzņemšanas slimnīcās bieži vien sākas vēl agrāk. Viņam nav autobusa, ar kuru tikt līdz tuvākajai lielajai pilsētai, kurai ir regulāra satiksme ar Rīgu. Kā sarunā ar Onko alianses vadītāju, tā arī citās intervijās saklausām vismaz 3 aspektus, kas vieno un šķeļ cilvēkus ar smagām saslimšanām. Tas ir jautājums par finansējumu un tā neesamību, par pakalpojumu pieejamību sākot no informācijas līdz iespējai apmeklēt ārstu, kā arī par vientulību un atbalstu, bet par visu pēc kārtas. Latvijas radio producente Evija Junām ar vēzi slimojusi 3 reizes. Pirmajās 2 reizēs Evija atlaba pašas spēkiem, taču 3. reizē nācās lūgt sabiedrības atbalstu, lai savāktu naudu zālēm, kuras, lai arī kompensējamo medikamentu sarakstā ir pacientiem ar viņas diagnozi neapmaksā. Tā naudas vākšana bija drausmīga. Godīgi teikšu, pazemojoša. Jo, neviens cilvēks nav laimīgs, ka viņam ir jāiet ar izstiept roku, un otram jāprasa un iedod man zālēm. Un tad, protams, ka tu sāc domāt, vai tavu dzīve ir tā vērta, lai tu tagad iet uz sevi, izlikt priekšplānā un pateikt, ka, varbūt, ka tev kaut kas priekš manis atradīsies, jā. Viņa atzīst, ka, ja nebūtu sabiedrības ziedojumu un iespējas nopirkt vajadzīgos medikamentus, arī mēs sarunāties parkā pie Brīvības pieminekļa nevarētu. Ja es lietotu tās zāles, kuras man kompensē valsts, es ar tevi te nesēdētu. Es gulētu vai mājās, pie sistēmām, vai slimnīcā, jau paliatīvajā nodaļā. Jo tāpēc, ja tā zāles nepalīdz, tad rēķini tas ir laika jautājums, un tu vienkārši vairs neesi. Turklāt Evijas situācija nav retums. Ar naudas vākšanu, medikamentiem, terapijām un citām vajadzībām aktīvi nodarbojas labdarības organizācijas, tostarp Ziedot LV, kas šī gada laikā koordinējusi atbalstu teju 3,5 miljonu eiro apmērā. No šīs summas turpat puse naudas izlietot, apmaksājot valsts nekompensētos pakalpojumus. Starp citu, pat mediķi nosūta kā ieteikumu doties uz Ziedot LV, redzot, ka viņu pacienti nevar saņemt ārstniecību, jo tā nav valsts apmaksāta. Palīdzības saucienu skaits pēdējos 10 gados bijis nemainīgs. Mainās vien vajadzības. Pašlaik pie labdarības organizācijām visbiežāk vēršas trūcīgie, pensionāri un cilvēki darbspējas vecumā, kuriem slimība atrast pēkšņi un jārēģē ātri. Situācija, kurā palīdzības lūgumu skaits ir tik liels kā Latvijā, Dimanta par normālu nesauc. Es uzskatu, ka cilvēki, kas maksā nodokļus, viņiem ir jābūt iespējai saņemt adekvātu ārstniecību un rehabilitāciju. Ir jābūt taisnīgam šim sadalījumam. Nevar būt tā, ka pirmie 10 saņem un otrie 10 nesaņem, jo tad tas nemotivē maksāt nodokļus, zinot tajā brīdī, kad tu saslimsi, ja tu nevarēsi dabūt. Un otrs, ka tā sistēma bieži vien ir, netaisnīgi no tā viedokļa, ar kuru slimību tu saslimst. Ir slimību grupas, kurām ir viss apmaksāts un nav nekādas problēmas, bet ir slimību grupas, kurām tu esi saslims ar nepareizo slimību un tu nevari saņemt šo pakalpojumu. Netaisnības aspektu uzsver arī Onko alianses vadītāji. Viņas prāt,
Netaisnība vairojas nesakārtotā veselības sistēma un dokumentu kalni, kuros cilvēciskie aspekti pazūd. Mums joprojām var gadīties, ka blakus gultā sēdēs 2 krūtsvēža pacientes, kurai vienai valsts apmaksās visu ārstēšanu, un otrai neapmaksās nevienas zāles, izņemot operāciju, tikai tāpēc, ka viņai nepaveicās ar ģenētisko vēža apakštipu, kurš nav papīros ierakstīts. Tā ir taisnība. Mums joprojām ir daudz audzēju veidu, kuriem nav pieejama ārstēšana pat pirmajā līnijā, jo valsts par viņiem ir aizmirsusi savos dokumentos. Jā, mums ļoti daudzi vēža pacienti tiek diskriminēti pēc vēža veida un pēc vēža ģenētiskā apakštipa. Diemžēl tā ir. Un tomēr, pat ja nauda ir un nosacīti paveicies ar diagnozi, otra problēma, ar kuru saskars smagu diagnožu pacienti, ir informācijas pieejamība. Drīzāk tas nepieejamība. Kad es saslimu savā laikā ar melanomu, latviešu valodā vispār nekā nebija. Es lasu angliski, un tad es domāju, bet kā jūtas cilvēks, kurš nelasa? Lai situāciju informācijas pieejamībā uzlabotu, Onkoalianse izveidoja Pacientu akadēmiju. Tā ir vietne internetā, kurā atrodama noderīga un skaidrojoša informācija par onkoloģiskajām saslimšanām un arī par atbalstu pacientiem un viņu tuviniekiem. Visām slimībām šādu vietņu nav. Turklāt arī Veselības ministrijā atzīst informācijas sadrumstalotību. Viens saka, par šito zaniet Labklājības ministriju, par šito izglītības, par šito varamanu, par šito Veselības ministriju, un mēs nevaram paskatīties uz to cilvēku, tā kā uz vienu kopumu, uz veselu. Tas ir mans, bet tas, ka tam cilvēkam no tā visa mana vajag visu kopumā skatīties, tā mēs vēl īsti neskatāmies, bet pirmie soļi mums tajā virzienā ir. Soļi, par kuriem runā Veselības ministrijas pārstāve, ir salīdzinoši nesen ieviestais pacientu koordinātoru pakalpojums, kas pieejams onkoloģijas slimniekiem. Arī paliatīvajā aprūpē strādā šādi koordinātori. Viņi palīdz saņemt visu informāciju par ārstēšanu un atbalsta iespējām. Tiesa, koordinātori galvenokārt ir Rīgā. Ārpus Rīgas viņu nav, jo to pacientu mums ir salīdzinoši maz, bet mēs gribētu, ka viņi ir arī ārpus Rīgas. Un mēs gribētu, ka šie koordinātori ir ne tikai onkoloģijā, bet arī citās jomās, jo zināmā mērā tas atvieglot šo reģistratūras darbu. Kopumā sarunās ar ierēģiem saklausāms, ka ministrijas par informācijas pieejamību rūpējas kampaņveidīgi un projektu ietvaros. Savukārt pamatlietas, kā stāsta Labklājības ministrijā, esot pieejams valsts un pašvaldību mājaslapās. Cilvēks interesējās par konkrēto jautājumu tikai tad, kad viņam tas kļūst sāpīgs un aktuāls. Ja. Diemžēl tā laikam ir cilvēka daba. Un jāsaka tā, ir jau tās valsts un pašvaldības iestāžu mājaslapas, ja piemēram arī mūsu ministrijas mājaslapā tur ir vesela sadaļa par atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti. Tur ir milzīgs apjoms, tur var visu kaut ko izlasīt. Dūdiņš norāda, ka sava daļa atbildības par informācijas pieejamību jāuzņems arī pašvaldību sociālajiem dienestiem, kuros nereti vēršas cilvēki, kuriem vajadzīgs atbalsts smagas saslimšanas gadījumā. Latvijā sociālo darbinieku trūkst jau ilgstoši. Diemžēl jāsaka tā, ka mēs jau visā Eiropas telpā pat neesam sevišķi unikāli, jo sociālā joma, diemžēl, vispār pieder ne pie tām labāk atalgotajām. Un jaunie cilvēki izmācās, pastrādā, ja kā jūs pareizi apzīmējāt, tas darba apjoms ir milzīgs, izdegšanas risks ir milzīgs. Un es apskatos algas dienā, kas man iekrīt maciņā, ja, ciešos vienu brīdi, otru brīdi, un tad pasaku paldies uz redzēšanos. Tā, diemžēl, ir tā skarbā realitāte. Līdzīgi kā citās sarežģītās problēmās, tā arī informācijas pieejamības jautājumā cilvēkiem ar smagām saslimšanām atbildību un iespējamie risinājumi tiek šķietami futbolēti starp valsti, pašvaldību un organizācijām. Onkoalianses vadītāja norāda, ka šāda kultūra nevairo izaugsmi. Tas, kas mums traucē meklēt kļūdas, ir mūsu latviešu raganu medību kultūra. Jo mēs katru kļūdu gribam noslēgt ar sārtu, ar kādu pakārtu, sadedzinātu. Un tas neveicina kļūdu meklēšanu. Jūsuprāt,
Vai smagi slims cilvēks Latvijā ir savējais? Atbildes uz šo jautājumu sekos nākamajā raidījumā Mūsējie.